Sveiks, Egil! Sveiks, Egil! Sveiki! Patīkam redzēt. Mēs tev ļoti gaidījām. Mēs esam Upeņu plantācijā, kur vispār šogad ir trakas lietas. Tiešām jāsaka pa 100 gadiem. Latvijas upeņu audzētājiem ir tā savairojies stikla spārnis, ka ir vietas, kur pat 100% visi lauki ir bojāti. Un vienīgais veids, kā ar to tikt galā, ir šos upeņu krūmus izgriezt tagad. Tas, kas ļoti būtiski ir, kad šajā gadījumā, kā mēs redzam, ir vajadzīgs, ka mēs nogriežam visu līdz apakšai, jo stikla spārni tas bojājums vai tas kūniņi var būt pie pašas zemes, un tāpēc svarīgi, kad nogriezts ir tiešām zemu. Lai viņš nevērojas, nepaliek tur iekšā. Un tad ataugs jaunie dzinumi, un tie arī, kā lai saka, jāpieskata, bet tagad svarīgi nogriezt vecos. Un savākt visus vecos dzinumus, sadedzināt. No ugunskura man nav līdz portatīvā, piedodiet, bet nogriezt gan varēsim. Nu, mēģinām. Tie ir maketējuši ķēres, kompaktas, viegls, UP100. Tā ir 12 volt platforma, jeb CXT akumulātoru platforma, ar ko atšķirās no citiem. Viņš ir ļoti viegls, jo pats akumulators sver ļoti maz. Cik forši. Cik viņam kapacitāte būtu? Teorētiskais ir apmēram 4000 griezieni. Tā vieglums, kompaktums. Un ar labo roku un ar kreiso. Tas neietekmē. Jā, bet šajā gadījumā tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi. Jā, šitais ir instruments paredzēts abām rokām, tā ka tur nav nekādas problēmas. Un, ja tiešām redz, ka viss tas krums ir jānozāģē, tad ir akumulātoru zāģītis, UC100, arī darbojas uz šo te pašu mazo akumulātoriņu. Restīvi, salīdzinot ar to, ko mēs esam skatījušies DUC 101, viņš ir daudz vieglāks. Tīri dēļ paša akumulātora. Šādiem te krūmiņiem viņa jauda pietiekoši ir, tos viņš ātri varēs nogriezt. Tā kā šitos mēs varam izmēģināt šodien. Egil, beidz mūsu kārdināt dot pamēģināt. Nu, Inga, tev tad dosim mazāku instrumentiņu, Raimondam bišķi lielāku instrumentu. Neticami. Tieši piemērot upeņu griešanai. Mēs redzam, ka šeit viss, ko mēs nogriezām, un operators no augšas var nofilmēt. Apskatieties, tev 100% bojājums. Nu, ja tu redzi, ka tas krūms viss ir jālikvidē, jālikrēž nost, protams, var griezt ar šķērēm. Bet var arī pamēģināt ar zāģi nogriezt. Labi. No. Parastais zāģis, kā jau minēju, drošības svira. Jā. Inga, kāda iespēja? Es teiktu, ka super instrumenti un ar zāģīti ir daudz ātrāk. Nu jā, ja tu redzi, ka tur ir viss jālikvidē, tad, protams, ka zāģis ir ātrāk. Bet sezonā staigājot pa dārzu un redzot viennozīmīgi jāņem šīs elektriskās šķēres ir vislabākais. Izlases kārtā, izstaigā, redz sezonas laikā. Ja tu redzi, teiksim, kas ir konkrēto vainīgo zāru, tad jā, protams, ka pietiks ar šķērēm. Nevajag zāģi vai trimeru uzreiz mesties visam laukam virsū. Egil, bet paldies, super instrumenti. Brīnišķīgi. Čau, paldies. Galvenais, ka viņi ērti. Atpakaļ atdosiet? Nē! Gribējās paturēt.